Tuvojas gada beigas, laiks izvērtēt padarīto un apbalvot labākos. Tā Rēzeknē norisinājās biznesa dienas ar semināriem un fórumiem, arī tradicionālo izstādi Rēzeknes uzņēmējs jau 5. reizi. Tās ietvaros īpašā biznesa vakarā pašvaldība jau tradicionāli apbalvoja veiksmīgākos Rēzeknes uzņēmējus. Nominācijā Gada ražotājs ar ievērojumu ieguldījumu pilsētas ekonomikā par veiksmīgāko tika nosaukts Rēzeknes gaļas kombināts. Balva pasniegta tomēr ir nevis uzņēmumam kā tāda, es skaitu tiem cilvēkiem, kas strādā pie mums uzņēmumā. Viņi ir pelnījuši to balvu. Sijā Rēzeknes gaļas kombināts dibināts 2001. gadā un ražošanas apjoma ziņā ieņem vienu no līderpozīcijām Latvijā. Tā šodien ir ražotne ar augstas kvalitātes produkciju, plašu un ļoti daudzvērtīgu produkcijas sortimentu, vairāk kā 300 gaļas izstrādājumiem. Uzņēmuma darbības vadmotīvs – garšīgs, kvalitatīvs un dabīgs produkts ar mīlestību no Latgales jūsu ikdienas un svētku galdam. Uzņēmums piedāvā savu produkciju arī slimnīcām, bērndārziem, skolām, iesaistās labdarības pasākumos. Uz šodien dienu mēs strādājam ar Kazahstānu, Azerbaidžānu, nesen bijām Baltkrievijā, pamēģināsim ar Baltkrievijas uzņēmumiem pastrādāt arī. Mums ir eksports pa Eiropu. Es domāju tā, ir jācīnās. Neskatoties to, ka Krievija ievada to embargo uz mūsu produkciju kā tādu, mēs cīnīsimies, mēs strādāsim un mēs izdzīvosim. Pavisam noteikti. Katru gadu pasniedzot tādas balvas starp nominantiem ir Rēzeknes gaļas kombināts. Tur strādā vairāk pa 400 darbinieku. Tas ir ļoti svarīgi mūsu pilsētai, jo pēdējā laikā mēs ļoti daudz runājam par darba vietām. Bet reāli, kas ražo tādas darba vietas, ir mūsu lielie uzņēmumi. Un liels paldies viņam par to. Arī izstādē, kas pulcēja vairāk kā 70 dalībniekus, varēja degustēt un izbaudīt uzņēmuma gardumus. Rēzeknes gaļas kombināts piedāvā īpaši veselīgus produktus bez ēna. Tie ir bērnu cīsiņi, cūgaļas cīsiņi, vistas cīsiņi un doktordesa, kā arī jaunumiņu doktordesa bez ēna. Reālā sērijā. Tie ir reālie cūgaļas cīsiņi, reālie vistas cīsiņi, reālā vārītā desa, reālā pušžāvētā, reālie mednieciņi. Ir arī ātri pagatavojami, garšīgi, reālie pelmeņi. Liekam ūdenī. Vāram apmēram 7 minūtes un gatavs un ēdam ar skābo krēmiņu, ar sviestiņu, kas no kuram vairāk iet pie sirds. Tikpat ātri mājās vokpannā ir pagatavojama, piemēram, vistas filē ķīniešu gaumē ar dārzeņiem. Готовится куриное филе очень быстро. Самое большое, если очень медленно так его поджаривать, минут 15. Līdzīgi ķīniešu gaumē mājās var pagatavot arī cūgaļu un vistu spārniņus. Savukārt nominācijā Gada pakalpojumu sniedzējs uzvarēja Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas akcijas sabiedrība Rēzeknes dzirnavnieks, kas sniedz graudu un rapša pirmapstrādes pakalpojumu reģionu zemniekiem un kravu pārkraušanu uz uzņēmumam piederošajiem dzelzceļa pievadceļiem. Šis gads ir bijis veiksmīgs. Šajā sezonā līdz šim brīdim Rēzeknes dzirnavnieka ir ievests 111,000 tonnas graudu, un mēs ceram, līdz sezonas beigām ievedīs vēl 10,000 tonnas. Tāds rezultāts nav bijis. Pagājušā gadā bija 86,000 tonnas, pat priekš lauksaimniekiem labajā 2012. gadā bija 104,000 tonnas graudu. Un pie šāda rezultāta, protams, ir divkāršs gandarījums. Pirmais ir lepnums par mūsu lauku saimniecībām, kuras šitādu rezultātu ir sasniegušas. Un mūsdienu lauksaimniecība šodien ir moderna zinātne, un tā prasa gudrus un augsti izglītotus saimniekus. Un plus, ja vēl nāk blakām latgaliešu sīkstums, strādīgums, izturība, tad rezultāts nevar palikt. Un otrs prieks ir par to, ka arī mūsu kolektīva 5 gadu investīcijas 2,5 miljonu eiro apjomā nav bijušas veltīgas, ka mēs esam izpildījuši to, ko lauksaimniekiem esam solījuši. Pieņemšana, ražas novākšanas laika graudu pieņemšana būs ērtāka, rindas būs mazākas. 2 gadu atpakaļ mēs stundā varējām pieņemt 6-7 transportus,
tad šogad mēs varam pieņemt 11, 12 transportus. Arī šogad investīcija apjoms tuvosies $500 000, un ar visiem jaunumiem Rēzeknes dzirnavnieks savus sadarbības partnerus sācis iepazīstināt jau tradicionāls sezonas ievadā. Rēzeknes dzirnavnieks ir arī lielākais dzelzceļa pakalpojumu izmantotājs Rēzeknē un apkalpo līdz 4000 vagonu gadā. 1/3 no tiem nepieciešama graudiem. Tā teritorijā esošo brīvo muitas zonu izmanto arī Lietuvas un Igaunijas kompānijas. Tāpat laikā tas ir lielākais graudu pieņemšanas uzņēmums Austrum Latvijā ar stabilu elevātoru darbu un spēju piesaistīt jaunus partnerus. Rēzeknes dzirnavnieks arī viens no labākajiem uzņēmumiem Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā. Viņi arī saņēma šogad atzinības rakstu, kas bija gada balvas pasniegšanas ceremonijā. Un, cevišķi priecē tas, ka arī to zemnieku loks, kuri ved graudus nodot Rēzeknes dzirnavniekā, kļūst arvien plašāks un atver ar vien lielāku reģionu. Rēzeknes dzirnavnieks arī attīstās ļoti ātri un labi. Viņš arī tāds uzņēmums, kas ļoti bieži starp nominantiem uz mūsu balvu gada uzņēmējs. Un neskatoties uz to, ka darbinieku skaits tur nav liels, bet mēs redzam, cik inovatīvi un moderni attīstās uzņēmums un cik bieži viņiem pērk jaunas iekārtas. Un tiešām viņu ceļš ir inovāciju ceļš. Latgalē vēl ir brīvas zemes, tātad nākotnē graudu var būt vēl vairāk, teica Arvīds Zelčs, Rēzeknes dzirnavnieku vadītājs. Un tāpēc novēlēsim arī turpmāk veiksmi darbos, jaunus partnerus un labas ražas zemniekiem.